Čau, Ance! Man ir prieks šodien tikties ar tevi. Es teikšu godīgi, es jūtos ļoti, ļoti saviļņot un ar tādu pozitīvu garšu jau šobrīd, jo, manuprāt, šī saruna būs ļoti stiprinoša, varbūt pat nedaudz kādā brīdī dziedinoša, jo mēs ar tevi runāsimies par tēmu, kas ir zaudējumi un sēras, un to, kā tie resursi, kas mums pašiem ir dots, elpa, var būt ļoti palīdzoši tādos brīžos, kad viss šķiet, kad zeme pazūd zem kājām. Prieks milzīgs. Es esmu gaidījuši šo sarunu, gatavojos, un smaids man šobrīd ir neatņemams, jo, jā, tiešām man liekas, ka būs ļoti, ļoti forši. Kā tev šķiet, kā būs, un kā tu jūties šodien, Ance? Sveika, Laura! Prieks būt šeit un paldies par uzaicinājumu. Tāds virtuālais apskāviens, par cik esam katra savā ekrāna pusē. Jā, jūtos ļoti, ļoti priecīga būt šeit un runāties ar tevi un dalīties savā zināšanās. Kā jau zini, es minēju, ka es biju ielikusi tādu kā sev mērķi, kad es varu savas zināšanas nodot dažādos veidos, un tad tu atnāci pie maniem ar šo iespēju. Es esmu ļoti priecīga, jā, kad ir vēl viens šis kanāls, kā mēs varam kopīgi cilvēkiem pastāstīt par šo stiprinošo rīku, elpa, par dažāda veida somātiskām praksēm, kas var palīdzēt tieši pieskaroties šīs dienas tēmai, kas ir zaudējums, un kas, manuprāt, ir tiešām neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo katrs mēs esam piedzīvojuši zaudējumu, bet tāpat laikā tas, ko es gribu uzsvērt no savas puses, ir jāatcerās, ka sāpes ir lieliski iespēja, kur mēs varam mācīties, un sāpes ir lieliski iespēja, kur mēs varam atklāt arī par sevi kaut ko jaunu, ejot cauri tieši zaudējumam. Jā, sāpes var būt izaugsmes punkts kaut kādā ziņā, bet lai mēs vēl neieskrienamies pilnībā jau tādā skrējienā par mūsu sarunu, sāksim ar to vienkāršāko jautājumu. Kas tu esi? Jo es ticu, ka aiz katra cilvēka ir kaut kas vairāk kā viņa profesija, viņa nodarbošanās. Tu esi certificēts apzinātās elpošanas un somatiskās terapijas coach, bet aiz šī visa es ticu, ka ir Ance cilvēks ar savu stāstu, kā viņš nokļuva līdz šim arī un kāpēc viņš dara to, ko dara, kā cilvēks. Kāds ir tavs stāsts? Paldies, ka iepazīstināji arī, un no savas puses ļoti labprāt padalīšos ar tādu īso versiju savam stāstam, jo, ja mēs izplūstam, tad, protams, katram šis stāsts var palikt tāds daudz, daudz garāks, bet jā, es esmu apzināts elpošanas somātiskās terapijas coach. Šobrīd 3 gadus pasniedzu šo praksi Latvijā, gan individuāli, gan grupās. Tāpatās es esmu arī mamma, man ir dēliņš, kuram ir 1 gadiņš, sieva. Esmu arī uzņēmēja paralēli šai praksei. Es vadu arī savu uzņēmumu, ģimenes uzņēmumu, mēs kopā ar vīru. Un pavisam tā kā atejot no visām šīm profesijām un nodarbošanām, patīk sevi raksturot kā tādu radošu dvēseli, jo es tiešām izjūtu sevi kā tādu. Es jūtu savas stiprās puses, un tas pienesums, ko es varu dot katrā šajā nozarē, ir ļoti, ļoti dažāds. To visu es tiešām varu izjust ar tādu radošumu. Tas lidojums ir tiešām ļoti, ļoti daudzpusīgs, un tāpatās arī es nodarbojos ar dažāda veida rokdarbiem, kas man ir tāds atkal sirdī, tā kā hobijs tāds tuvs. Un tāpat laikā man ļoti, ļoti patīk arī veikt šīs ķermeniskās prakses, kas ir īstenībā bijis tāds liels pagrieziena punkts tieši manā pašizaugsmē. Laikam jau tā arī ir, ja es pieskaros tam savam stāstam, ja, kā tad es esmu nokļuvusi līdz šai vietai arī citiem mācīt tieši apzinātu elpošanu. Liels, kā saka, motivators man ir bijis manas iekšējās sajūtas un vēlme izprast manas iekšējās sajūtas. Ja? Un dažādas dzīves situācijas man viņas ir paspilgtinājušas un likušas tiešām ieskatīties sevī, lai es varētu justies labi un lai es varētu pilnveidoties un ļauties dzīvē, lai es varētu baudīt dzīvi, ja? Ne tikai ar sakostiem zobiem virzīties tai cauri. Un jā, arī zaudējumi šīs dienas tēma ir bijusi sastāvdaļa, kas ļausi man ieskatīties savās sajūtās, radījusi to motivāciju izprast, ja, sajūtas, atbalstīt sevi un meklēt šos rīkus, kas ikdienas dzīvē var atbalstīt.
dotajā brīdī, jā, tas tāds ieskicēts ievads tam, ar ko es nodarbojos, jā, un kā es esmu tikusi līdz šim punktam mācīt citiem. Mēs noteikti sāksim ar pašu sākumiņu ar jēdzieniem. Ir vārdu savienojums, ir apzināta elpošana, un otrs vārdu savienojums ir somatiskā terapija. Viņi, manuprāt, ir divi vārdu savienojumi, ko mēs ik pa laikam redzam, iecīgi tam, ka mēs varbūt sekojam sociālajos mēdījos, bet vai tu varētu cilvēciskos vārdos vienkārši izskaidrot, ko tas nozīmē? Jo noteikti katram ir sava definīcija, ko ar to saprot. Es ticu, ka tev, kas ir gājusi un mācījusies šo visu, ir noteikti spēja to tā pamatoti paskaidrot, ko mēs ar to varam saprast. Sāksim ar apzinātu elpošanu. Ja? Tātad elpa mums ir kopš tā brīža, kad mēs piedzimstam. Ja? Elpa ir mūsu dzīvība. Ja? Mūsu dzīvība. Tanī brīdī, kad mēs veicam apzinātu elpošanu, ja? Mēs esam dziļā kontaktā ar sevi, savu ķermeni. Ja? Un šis ir lielisks rīks, kas mums ir iedots katram, ja? Lai mēs varētu atbalstīt sajūtas un enerģiju ķermenī. Ja? Tad līdz ar to apzināta elpošana ir tad, kad mēs esam patiesi apzināti par to, kas ir klātesošs ar mani šajā brīdī, ja, kādas sajūtas un ar kādu rīku, ja, šajā gadījumā tā ir elpa, mēs varam atbalstīt šīs sajūtas, ja, un veicot dažādu veidu elpas tehnikas, mēs varam atbalstīt šo enerģiju, ja, ko tur katra sajūta, jo katrai sajūtai ir kaut kāda veida enerģija, ja? Piemēram, spriedze, ja, ko mēs varam izjust. Tāpat tas var būt smagums, ja, vai atkal nogurums. Ja? Un katra šī sajūta ķermenī ir kaut kas, ko mēs varam atbalstīt. Un apzināta elpa ir tad, kad es sevi vēroju, es redzu to, kas ir ar mani, un es ļoti apzināti veicu šo elpošanu, ieelpu un izelpu, ļaujot sev atbalstīt to, kas ir ar mani šajā brīdī. Es ceru, ka šis skaidrojums palīdzēja. Ja? Protams, to var raksturot dažādos veidos, un mums katram ir šī sava definīcija. Ja? Un katrs to arī paņem priekš sevis, lai vairāk izprastu. Bet, kā es vienmēr saku, ir jāpamēģina, lai saprastu tā pilnībā, kas tas ir. Kādā pievēršoties otrajai definīcijai, ja, somātiskā terapija, ja, tad somātiskās terapijas galvenais fokus ir sajūtas, ja, sajūtu izprašana, ja, tas ir tas, ar ko mēs strādājam. Terapijas kā prakses princips ir, mēs strādājam ar to, kas ir tagadnē, klātesošajā brīdī. Ja? Mēs neejam tik daudz pagātnes notikumos, nākotnē mēs strādājam ar to, kas ir šajā brīdī. Un es kā mentors palīdzu cilvēkam virzīt uzmanību uz to, kas ir klātesoši. Ja? Jo tad, kad tu neesi praktizējis šāda veida praksi, ja, tad ļoti izpalīdzīgi ir, kad kāds tev parāda, ja, vai virza to uzmanību, kas ir tas, kas tev ir jāpamana. Un tad, kad tu jau pats pamani to principu, tad tanī brīdī, ja, tu vari sākt jau izmēģināt sevi, ja, kā ir, kad es, piemēram, sevi atrodu kādu sajūtu, ja, sajūta ir krūtīs, ja, un tad es skatos tālāk, kāda ir šī enerģija. Viņa varbūt ir smaga, viņa varbūt ir pulsējoša, ja, viņa varbūt ir ļoti tāda ugunīga, un tad es veidoju jau apziņu par to, kāda ir šī enerģija fiziskajā ķermenī, un tālāk jau es varu skatīties, vai šī enerģija ir atvērta kaut kāda veida sarunai, kas būtu atbalstošs šai enerģijai. Un tas galvenais fokus ir tāds, ka mēs virzam savu uzmanību un mēs esam gatavi dzirdēt, redzēt, ko šī sajūta stāsta. Un tad caur šo sajūtu mēs mācāmies par sevi. Jo īstenībā, tad, kad tu paskaties un virzi uzmanību šajā tagadnes brīdī, tad ļoti interesanti tas, ar ko mēs strādājam, tā bieži vien tā ir arī viena sajūta, viena, ja, vai varbūt tas ir tāda lielāka kompleksa sajūtām, ja, bet tas ir viens kopums, ar ko mēs strādājam. Ja mēs neizejam pagātnē, nākotnē, kur mums ir daudz dažādu uzdevumu, tad ir īstenībā viegli, un ar to mēs arī varam sākt strādāt ar to, kas ir tagad, un tad mēs viņu šķetinam, skatāmies, ja, kā šo enerģiju atbalstīt, ko šī sajūta man stāsta, kāds ir apakšā vēstījums, mācība. Un tādā veidā mēs veicam šo iekšējo darbu
vadoties no šīm sajūtām. Ja? Ar to arī šī praksa ir unikāla, ka te nav konkrēta tāda modeļa. Katrs klients, katra pieredze ir ļoti individuāla, jo mēs vadamies pēc tā, ar ko tu esi atnācis. Es tā klausījos, tas, ko es savilku tādā kopsavilkumā, bija, ka īstenībā tas, kas ir vienojoši gan vienam, gan otram, ir tas, ka tie ir par šo brīdi. Tas varbūt nav tik ļoti par kaut ko pagātnē, bet tieši tas, kā tu jūties šobrīd. Vai tas ir pareizais virziens, ko es esmu saklausījis tādu vienādo abiem diviem skaidrojumiem? Jā, ļoti, ļoti precīzi. Šīs prakses ir balstītas uz to, ka mēs strādājam ar sevi tagadnes brīdī. Ja? Kopumā šīs ir tādas arī, viņas ir apzinātības prakses, ja? Apzinātības prakses, ķermeniskas prakses, un mēs attīstam un paplašinam šo apziņu par to, kas ir ar tevi šeit, šajā brīdī. Ja? Un tur arī mēs varam mācīties, ka tā domu bāzētā uztvere bieži vien aizlido nākotnē vai pagātnē, ja? Kad mēs analizējam, kas ar mums ir noticis. Bet, ja mēs strādājam ar sajūtām, sajūtas ir šeit, jo sajūtas piedzīvo tas ķermenis, un ķermenis piedzīvo tagad. Ja? Viņš piedzīvo tagad. Un līdz ar to tavs atbalsts ir vajadzīgs arī šeit un tagad šajā brīdī. Un tur pazūd arī visas šīs domas, analīzes, jo tas, ar ko tu vari strādāt ķermeniski un atbalstīt ķermeniski, ir šeit un tagad. Tā kā ļoti labi uztvērt to galveno domu. Un tas arī īstenībā iedod tādu vieglumu, ka tavs uzdevums ir atbalstīt tikai to, kas ir šeit un tagad. Un visu pārējo, tur jau būs nākamais brīdis, kad tu to atbalstīsi. Un vēl viens sākotnējais skaidrojums, pirms mēs dodamies jau iztirzājumā mūsu tēmā, būtu par zaudējumu. Kā tu definē zaudējumu, un lai mēs vienkārši nolīdzinamies ar to, kas ir šis vārds, ar ko mēs iesim cauri būtībā mūsu visu šīs dienas sarunai, lai gan klausītāji, gan mēs savā starpā zinām, par ko mēs runājam, ko mēs saprotam šo zaudējumu, kas tas ir un kā tas var iedalīties un cik dažāds var būt. Zaudējums, jā, kad tu man uzaicināji uz šo podkāstu, pie sevīm nācās arī apdomāt un īstenībā izskatīt šo tēmu ļoti arī tādā savā kontekstā, par ko es arī esmu pateicīga, jo kaut kādā ziņā es jūtu, ka arī pašai tā kā saliekās pa plauktiņiem, tu paskaties savus zaudējumus, kas tev ir bijuši pēdējo gadu laikā. Īstenībā tas ir vērtīgi, jo zaudējums kopumā ir kaut kas tāds, kas ir sāpīgi, un mums no tā bieži vien ir bail. Mēs negribam īstenībā sastapties ar zaudējumu, un tas ir tik ļoti saprotami, bet tāpat laikā tā ir neatņemama dzīves situācija, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram ietekmēt vai kontrolēt. Un tad, kad tas notiek ar mums, ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Mēs zinām, kur griezties pēc palīdzības, vai mēs esam zinoši par rīkiem, kā sevi atbalstīt. Zaudējums var būt gan fizisks zaudējums, gan simbolisks zaudējums. Ja? Fizisks zaudējums būtu, piemēram, cilvēka nāve. Savukārt simbolisks zaudējums būtu jau attiecību zudums, ja, ar šo cilvēku, ja, piemēram, ja tas ir bijis vecāks, tad, piemēram, mammas meitas vai tēva meitas attiecības, un attiecīgi viss, kas ir bijis arī mūsu uztverē, mūsu prātos, visa šī nākotne, ja, ar šo cilvēku, un jāsaprot, ka mēs ejam cauri šim zaudējumam, ne tikai sērot par to, ko mēs fiziski esam zaudējuši, bet tieši par šo simbolisko, un tas bieži vien arī ir jāsaprot priekš sevis, ka tur ir vairāki šie etapi, ja, un lai mēs varam sevi atbalstīt cauri visiem šī zaudējuma posmiem, ja. Un jāsaprot arī, ka zaudējums ir ļoti, ļoti unikāla pieredze. Unikāla pieredze, tā katram ir pilnīgi individuāla, nesalīdzināma. Un noteikti arī vēlos uzsvērt, ka zaudējums ir jāizdzīvo. Tas būs tas, ko es gribu pateikt. Zaudējums ir jāizdzīvo, jo sēras ir pavisam dabīga reakcija zaudējumam. Sēras, ja, tas ir sajūtu komplekss,
to mēs piedzīvojam ķermenī. Šīs sajūtas, ja, ir jāizdzīvo. Viņas nevaram mēs nospiest vai mēs nevaram viņas aizmirst ar laiku, kā saka, dažreiz ir tas teiciens, ka laiks dziedē rētas. Dziedē, ja mēs ļaujam sev just, ja mēs ļaujam sev just un ļaujam sev izdzīvot. Un šeit arī nāk talkā šie ķermeniskie rīki, kas tev var atbalstīt, ejot cauri šīm sajūtām. Un arī zināšanas, ka tu vari jau no malas vērot un redzēt, ka šobrīd, jā, ejot cauri zaudējumam, es sēroju. Sēras ietver sevi kompleksu, jā, daudz dažādas sajūtas, ko es varu izjust, sākot no fiziskām sāpēm, no emocijām un no domām, negatīvas domas. Un tas viss ir komplekss, ko mēs piedzīvojam šajā procesā. Jā, un tas man liek atskatīties arī uz savu tādu pēdējo zaudējumu, kas notika ar mani. Tas bija, jā, pirms 4 gadiem. Tas bija tāds ļoti, ļoti sāpīgs posms, uz kuru šobrīd jau es īstenībā varu paskatīties pozitīvi, jo es redzu, ka šīs dzīves notikums man ļoti daudz iemācīja. Un es atradu tanī spēku iemācīties daudz par sevi, ja? Un tā bija pazaudēta grūtniecība, kas ar mani notika pirms šiem 4 gadiem. Īstenībā toreiz es līdz galam nezināju arī daudz informāciju par to, kas ir zaudējums. Un īpaši arī par to, kad šajā piemērā, ko es stāstu, ja, zaudējums bija fizisks, bet manā gadījumā es viņu izjūtu ļoti simbolisku zaudējumu, jo tur bija ļoti daudz ekspektāciju, ja, par to, ko sagaidīt, un ļoti daudz ekspektāciju par lomām, vai ne, ka tu jau tā kā dzīvo uz priekšu un to visu izjūt, un tas tiešām arī šobrīd atceroties, es jūtu tā kā joprojām to sāpi nedaudz sevī, bet tāpat laikam ejot, ja, tu redzi, kad tas ir devis man iespēju mācīties, un šīs sāpes ir bijušas ļoti vērtīgas manā pašizaugsmē, un tās ir ļāvušas ieraudzīt tiešām daudz labu lietu par mani un daudz labu lietu par to, kā es uztveru savas sajūtas un ļaut tām būt. Un šobrīd es tiešām arī redzu, ka es varu runāt par to un dalīties šajā pieredzē un parādīt cilvēkiem, ka īstenībā šāda veida zaudējums ir kaut kas, ko tu vari stāstīt un dalīties, ne tikai noglabāt klusi pie sevis. Tā ir sāpīga tēma, bet viņa var būt arī īstenībā ļoti iedvesmojoša. Ja mēs esam apzināti par to, kas notiek, varam iziet šai pieredzē cauri, izjust to un tad jau skatīt šo notikumu tādā lielā kontekstā, kā tas varbūt arī man ir devis iespēju uzzināt kaut ko jaunu par sevi. Un tā īstenībā skatoties uz jebkuru dzīves lietu. Ants, paldies, ka tu padalies ar savu personīgo atkāpi no dzīves, kas ir bijis tāds zaudējums, kas ir tev bijis transformējošs. Paralēli es arī pie sevis pierakstīju pa laikam kādus atslēgu vārdus, un tas, kas man ir šobrīd tā ļoti, ļoti pierakstīts, ir sāpes ir izaugsme. Un īstenībā, kad mēs esam, tiešām tie ir zemi dzīves punkti, ja mēs skatāmies uz dzīvi kā uz lineāru līniju, kas bišķiņ uz augšu, bišķiņ uz leju pārbīdās, tad tie sāpīgākie punkti nereti cilvēkus arī var pozitīvi transformēt, iedot citu skatu uz dzīvi un jaunu spēku, un skaidrs, ka nekād nav iespējams šos zaudējumus, kas ir notikuši dzīvē, aizmirst. Viņi ir klātesoši, viņi veido to, kas mēs esam ar mūsu pieredzi un to, kā mēs skatāmies uz situācijām, kā arī no zaudējuma izrietošās sēras, tas ir ļoti liels stresors ķermenim viennozīmīgi, kas mums tā kā savā ziņā mēs dabiski esam spējīgi to izdzīvot, jo ķermenis ir uzbūvēts tā, un mēs cilvēki esam uzbūvēti tā, lai mēs spētu ar to tikt galā, bet šeit ir stāsts arī par šiem visiem instrumentiem, kas mums ir pašiem iekšēji, kurus vienkārši ir jāpielieto tad, kad tas ir tik tiešām nepieciešams, bet tāpēc mēs šodien arī runāsimies par to, kāds ir šis viens instruments, elpa, kas ir jau no dzimšanas mums dota, bet vienkārši mēs neesam apzinājušies, kā mēs viņu varam pielietot dažādos brīžos. Būt arī es vēlētos pievienot savā ziņā personiskāku atkāpi par
zaudējumu, kas ir no pavisam cita rakursa, bet tas priekš manis bija zaudējums, jo es biju dzīvojusi vairākus savus dzīves gadus Ventspilī, kas man ir bijusi mana pilsēta, mana vieta. Es neesmu tur bijusi no sērijas no 4 gadu vecuma, bet es tur biju studēt un kaut kā esot tajā pilsētā tālāk joprojām arī no ģimenes mājas, krietnu gabaliņu un esot vienai, tā vieta priekš man bija kaut kas ļoti īpašs. Un, manuprāt, es nodzīvoju kādus 5, 6 gadus, vairākus gadus. Es nodzīvoju visu studiju gadi un vēl nedaudz. Un brīdī, kad dzīvē notika pozitīvas pārmaiņas, man nācās mainīt šo dzīves vietu. Tas bija tik grūti, un ik pa laikam vēl šodien dzīvojot Rīgā, man ir tāds, ka man tik ļoti sirdi velk atpakaļ, un es jūtu, cik man pietrūks, un cik man varbūt mazāk kaut kāda tāda skumja iezogas. Tas, kas ir bijis, tas nekad vairs nenotiks, un ka tas tik ļoti saistās ar kaut kādu konkrētu dzīves vietu un posmu, ko es tur pavadīju attiecīgi, sākot arī strādāt pie podkāsta un domājot un iedziļinoties vairāk par zaudējumu, to, cik tas ir dažāds, ka tas nav tikai, kā tu pati minēji, par cilvēku nāvi. Tas ir tāds ļoti simbolisks un varbūt citiem liksies, cik nenozīmīgi, bet te mēs atkal pieskaramies tam, ka tas nav tā kā salīdzināms, katram cilvēkam tas ir savādāk, un viņš piešķir dzīves notikumiem sevis definētu vērtību, un tieši tā teikt, tā dzīvošana Ventspilī, kas man ir bijusi ļoti, ļoti nozīmīga un palikusi, un tad ik pa laikam ir tāds, ka, ir skumja, ir bēdīgi, bet dzīve iet uz priekšu. Es nekad nebiju domājis, kad var izjust zaudējumu par to, ka maina dzīves vietu, bet tiešām strādājot ar šo tēmu, es sapratu, ka tas īstenībā pakārtojas zem zaudējumu, jo iepriekš es nezināju, kur tādā kastītē to ielikt, jo man patīk visu kaut kā racionāli saliksim pa kastītēm, visu nosauksim lietas savos vārdos, un šai situācijai lietai viņai nebija vārds, un tagad es viņai iedevusi vārdu. Tas bija tāda ļoti liriska atkāpe no manis, cik tas var būt dažādi, un jā, varbūt tev ir kāds, kas piebilstams tavā pusē, Ansu, kamēr es stāstīju savu lirisko atkāpi par to, ka zaudējums var būt arī pārvākšanās vai kaut kas vēl piebilstams par sērām un zaudējumu. Jā, paldies par tavu skaisto piemēru, jo tiešām tas man liekas forši. Tas forši ieskicē to, ka tiešām zaudējums nav tikai kaut kas fizisks. To varbūt arī daudz cilvēki tā pirmajā brīdī neapzinās. Tā ir īstenībā tāda vienkārša lieta, kad tev izstāsta, tu sāc skatīties daudz savādāk uz lietām. Un tas iedod arī, manuprāt, tādu tā kā cieņu pret sevi. Jo tad, kad tu apzinies, ka īstenībā tas ir zaudējums, arī ja tas ir simbolisks un tu neesi fiziski pazaudējis, tu vari atgriezties vai ne Ventspilī, jebkurā brīdī, bet tāpat laikā tu jūti to un tu to esi piedzīvojis, un tas ir ļoti skaisti, ja tu vari sevi arī šajā procesā cienīt un atbalstīt un iedot sev tādu kā līdzjūtību, kad īstenībā, man bija bēdīgi mainīt šo dzīves vietu, vai ne, atskatoties uz to, un tāpatās arī man ejot cauri manam zaudējumam. Es atbalstīju sevi caur šim fiziskajam, bet tas simboliskais zaudējums, tas prasa diezgan ilgu laiku, un ko es esmu arī novērojis sevī, ka tas ir diezgan tāds viņveidīgs process. Viņš ir tāds kā vilnis, viņš atgriežas, un tas tikai parāda to, ka ir vēl kaut kas ir jāizjūt. Un es to uztveru sevī tā, ka tajā brīdī, kad nāk atkal tas vilnis, un ar atmiņu, tad ķermenis rāda, ka ir vēl kaut kas ir jāizdzīvo, kaut kas jāizjūt. Jo es vairāk ļauju sev būt ar to sajūtu un izjust, jo lielāks miers man nāk ap to, un es varu jau runāt par šo notikumu bez raudāšanas, bez emocijām. Es varu uz viņu paskatīties pozitīvi, es varu paskatīties jau no tādas citas prizmas, uz to, kā iespēju mācīties, iespēju uzzināt kaut ko jaunu. Iespēju sevi dziedināt. Un tas ir skaisti, manuprāt. Jā, manuprāt, vienkārši dzīvē jau kādu laiku es dzīvoju ar to domu, kad
emociju spektrs mums ir ļoti plašs. Protams, ka mēs visi vēlamies un mēs tiecamies uz to, lai mēs izdzīvot pēc iespējas gaišākās emocijas, bet neatņemami dzīvē ir arī pelēkā krāsa, ne tik gaiša, un tā burvība man šķiet ir tajā, kad mēs varam to just. Vienkārši just, un kas apliecina, ka mēs esam dzīvi cilvēki, protams, bet tas, ka mums ir tā spēja izjust tās spektras, jo, manuprāt, tā kaut kādā ziņā varbūt arī ir nenovērtēta dabas dotā jau tāda funkcionalitāte, kas ir cilvēkam, bet mēs to nenovērtam, mums liekas pašsaprotami, jo mēs jūtam gan labo, gan slikto, gan dusmas, gan visas citas emocijas. Mums tas liekas, tas tā vienkārši ir, bet viss, kas ir pašsaprotams, tas nav pašsaprotams, jo noteikti ir cilvēki, kuri neizjūt emocijas kaut kādu varbūt veselības problēmu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ. Izjust to visu, izdzīvot un nenospiest. Jo ar nospiešanu tas tāpat kaut kad izlīdīs ārā. Tas jautājums, kad pievēršoties arī elpai, ja mēs jūtam, ka nāk vilnis. Mēs jūtam, ka mums jātiek ar to tsunami vilni galā emociju. Mēs esam šobrīd varbūt tajā brīdī, kad tas zaudējums ir, neliksim viņam šodien, es domāju, arī seju, kāda tipa tas zaudējums būs, bet vispārīgi, kas tas, ar ko mēs varētu sākt? Vilnis nāk, mēs jūtam, iekšēji viss sākas. Un tajā brīdī pārsvarā, manuprāt, cilvēkiem varētu ieslēgties tāds vai nu cīņa, vai nu bēgšanas noskaņojums, vai tāds vispār sasalšana pilnīgākā, jo, nav tā, kā iepriekš varbūt skolā mācīja, kādā klasītē ko darīt, kad tev ir emociju vilnis uznācis virsū. Un tu esi krīzes situācijā ar zaudējumu. Jā, ļoti lielisks jautājums, un labprāt ieskatītos kopīgi ar tevi šajā virzienā. Tanī brīdī, ja, kā tu saki, kad nāk šis tsunami vilnis, protams, mums katram ir sava dabīgā reakcija. Vienam ir ignorēt, ja vienam ir kaut kādā veidā novērst savu uzmanību, ja viens atkal ir gatavs tanī visā ieskatīties, un tas ir tik normāli. Mans aicinājums ir, ja, tad, kad nāk šis tsunami vilnis, atrodi laiku būt ar sevi. Tas ir pirmām kārtām, ja, laiks būt ar sevi, jo šīm sajūtām viņas prasa tavu uzmanību, viņas ir šeit, jo viņas ir jāizjūt. Un tad, kad tu atrodi brīdi sev, tā ir pirmā lieta, pirmais solis, kā tu sevi jau atbalsti. Tu ļauj sev būt ar šo sajūtu. Un jāsaprot, ka tad, kad nāk šis tsunami vilnis, tad tur būs daudz emocijas, un emocijas ir uz āru, ja? Emocijas ir jāizjūt, jāizraud, jāizdusmojās, tur var būt dažādi. Un tad, kad mēs esam ļāvuši sev izjust, tad mēs arī varam ieskatīties, kas ir tas, ko mēs jūtam ķermenī, kur mēs jūtam, piemēram, šīs sāpes. Kad mēs esam izjutuši šīs emocijas, tad mēs varam jau pievērst uzmanību un redzēt, kur mēs jūtam šīs sāpes ķermenī. Un tādā veidā mēs varam sākt jau atbalstīt arī to visu. Bet jā, numur 1 lieta, tā ir tava klātesamība, ja? Tava klātesamība būt ar šo emociju. Tajā brīdī tu esi atvērts dzirdēt, tu esi atvērts redzēt, un tu neesi uzgriezis muguru, ja, šai sajūtai, un tas ir ļoti daudz, Un pēc tam jau, protams, tu vari sevi sākt atbalstīt arī ar dažāda veida rīkiem. Un par cik sajūtas mēs jūtam ķermenī, ja mūsu ķermenis jūt sajūtas. Tas, kas atbalsta, ir elpa. Tu vari veikt dažādas elpošanas tehnikas, mierīgas ieelpas un mierīgas izelpas. Jā, tas ir tāds pats pirmais, ar ko tu vari sākt. Vienkārši dziļa ieelpa caur degunu un dziļa izelpa caur muti. Tādas mierīgas, attīrošas elpas. Tāpat laikā tās metodas ir diezgan daudz. Citiem palīdz arī sazemēšanās, iziet ārā dabā, izstaigāties, sports, deja, kustība. Tāpat tā skaņa, dziedāt, izbļauties, tā intuitīvā skaņa, kas nāk ārā, tas arī ir lielisks veids, kā sevi atbalstīt. Un tie rīki ir tiešām daudz, bet šodien labprāt pastāstīt vairāk par elpu un par elpas tehnikām. Gribējuši arī tevi aicināt izmēģināt vienu no šīm tehnikām, kas varētu atbalstīt, bet to jau tad pēc kāda brītiņa. Man radās jautājums uzreiz par to, vai ir nepieciešams kāds nodoms tajā brīdī, kad mēs sākam vienkārši ar mierīgām elpām, ieelpot, izelpot.
vai iekšēji sevi ir kaut kā jānoskaņo ar kaut kādu tādu domu, kā tas ir, nav vajadzīgs, Sance? Nodoms ir patiešām ļoti svarīgs šajā procesā. Tajā brīdī, kā mums ir nodoms, mēs zinām, kur mēs virzam savu enerģiju. Ja mēs nezinām, kur mēs virzam savu enerģiju, tad var sanākt tā, ka mēs darām darīšanas pēc. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs esam pavisam klātesoši šajā procesā un mēs esam apzināti par to, ko mēs atbalstam. Ja tavs nodoms ir atbalstīt klātesošu sajūtu, piemēram, tu izjūti trauksmes sajūtu krūtīs, tavs nodoms ir atbalstīt šo sajūtu. Un tanī brīdī tu jau izmanto rīku, kas priekš tevis strādā labāk, lai atbalstītu šo sajūtu. Ja tā ir elpa, tad tu elpo ar šo nodomu, ka es atbalstu šo sajūtu. Es esmu šeit, lai atbalstītu šo sajūtu, un katra elpa vai nu attīra, vai nu samīļo, vai nu dod šo komfortu tai sajūtai šeit būt. Un es vēroju, kamēr es elpoju, es vēroju šo sajūtu. Es vēroju, kā mans ķermenis jūtās, kad enerģija apmainās, kā jūtās šī sajūta. Es skatos, kā mainās manī šī iekšējā sajūta, kad es izmantoju šo rīku. Tāpat jebkuru citu rīku ķermenisku, ko mēs izmantojam atbalstot, ejot pastaigā, skrienot, dejojot, dziedājot. Ja es skatos, manī ir šī sevis vērošana, un tas ir tas skaistais, ko es varu sevī paplašināt. Es varu redzēt visus šos procesus, un tas arī nozīmē to, ka tu esi šeit šajā brīdī ar sevi. Šeit šajā brīdī tu redzi, kā šī sajūta atbalstas, ja, kā tu viņu vari atbalstīt ar šīm metodēm. Un tas ir tiešām skaisti, ja tu vari veidot jau tādas attiecības ar sevi, vērojot savus šos iekšējos procesus. Tas ir tiešām tāda jau kā superspēja, es varētu to nosaukt tādos vārdos. Jā, sevis vērošana. Tas ir, man liekas, jauns vārdu savienojums mūsu klausītājiem būs arī, ko es uzzināju tad, kad es biju pie tevis atnākusi uz elpošanas, nezinu, sesiju tā teikt, vai kā labāk nodefinēt. Tur mēs tieši runājam par to sevis vērošanu, sevis vērotājs. Ir noteikti kaut kas jauns ir priekš manis. Tas varētu kaut kādā ziņā, es to saprotu nereti, kā arī paskatīties 3 soļus atkāpties no visas šīs situācijas un sajūtām un sataustīt, kur viņa manī ir. Tā noteikti nav prasme, kura izdodas pēc pirmās reizes, kad ar to iepazīstina. Tas drīzāk ir atkal atsaucoties uz tādu apzinātību, kad jā, man ir jāsaprot, jāatrod arī tā sajūta, tad ir jāatrod varbūt šī vieta, kur es varu izelpot, kā piemēram, kā tu minēji arī, mazas darbības, kuras ir iespējams integrēt, bet tikai tad, ja tas ir tā ļoti apzināta rīcība un atkal tāda ieraduma arī veidošana savā ziņā, kas noteikti ir izaicinoši. Varbūt nedaudz vari padalīties, Ants, kā tev veicās, tad, kad, skaidrs, ka tu mācījies un jau tad tu praktizēji, bet pēc mācībām, tomēr tas ir jāieliek tāds kā jauns ieradums. Kā tev ar to veicās? Varbūt tā bišķiņ var pieskarties pie tās pieredzes arī savā dzīvē. Tas ir īstenībā ļoti tāds mīļš temats man, jo tā arī ir, kā tu minēji, tas daudziem ir tāds jauns vārdu salikums, ja, sevis vērošana. Tas, kā es to redzu, tas ir tā kā mērķis, un tas ir tāds mūža darbs, tā kā, jā, kad es to sāku darīt, un kā ir tagad, tu visu laiku vari just izaugsmi, un man īstenībā liekas, ka tur nav, un tu vari augt un augt tajā lauciņā. Es ļoti daudz ko arī nezinu, un nav ne jausmas, kā ir, ka tu esi vēl vairāk izaudzis tanī, bet es zinu savā pieredzē no tā brīža, kad es to sāku praktizēt, un kā ir tagad, ir milzīga atšķirība, un milzīga atšķirība attiecībās ar sevi. Tā sevis vērošana, tas rada tās īpašības, kas ir pieņemšana, mīlestība, ja, iekšēja pieņemšana, iekšēja mīlestība, līdzjūtība un sevis tāds atbalsts. Tas rāda to pēc tam arī ikdienas atšķirību, kā tu ikdienā, jebkurā dzīves situācijā, kur tu dodies, ja, kā tu reaģē, miedarbojies, jo viss patiešām sākās iekšienē, un tad jau kā mēs tālāk uz āru sevi izrādam, tas jau ir mūsu ziņā. Tā sevis vērošana ir lieliska praksa un prasme. Šie rīki, ja, kuriem mēs šodien arī pieskārāmies, gan dažādi somātiskie, gan apzināta elpošana,
tie ir rīki, ja, kas palīdz tev pilnveidot to praksi un prasmi, sevis vērošanu, bet tas lielais mērķis ir paplašināt šo apziņu par sevi, par saviem iekšējiem procesiem. Tas ietver sajūtas, enerģiju, nervu sistēmas stāvokli, kā strādā prāts. Šīs lietas, ja mēs varam sevi novērot un likt kopā, tas rada lielu izmaiņu tavā iekšējā pasaulē. Tas ir veids, kā tu veido attiecības ar sevi. Tu esi kontrolē īstenībā par to, kā veidojās viss šis komplekss. Pieminēji īsto atslēgvārdu manam nākamajam jautājumam par iekšieni. Kā tu domā, vai sēras, kā sajūtas var iestrēgt ķermenī kaut kur? Kā tu to skaties? Pavisam noteikti, kā jau pieskārāmies, sēras ir šis process, ko mēs izjūtam ķermeniski. Arī ir jāmin tas, ka tas ir ļoti individuāls process un ļoti unikāls process. Ja mēs paskatāmies uz tādiem pētījumiem, tad Ķīnas medicīna uzskata, ka sēras tieši glabājās plaušās, un līdz ar to apzināta elpošana un elpošanas prakses kā tādas var būt ļoti atbalstošas, ja, jo mēs apzināti ļaujam enerģijai kustēties, mēs no tādas fizioloģiskās puses arī apmainam skābekli vairāk. Kopumā mēs ļaujam enerģijai apmainīties un mēs atbalstam sevi cauri tam procesam. Bet ja es skatos no tādas arī personīgās pieredzes, tad es tiešām ticu, ka tas ir ļoti unikāls process un katrs to izjūta pilnīgi savādāk, jo kā mēs arī pieskarāmies, zaudējumi ir dažādi. Viņi var būt fizisks zaudējums, varbūt simbolisks zaudējums, un, piemēram, manā stāstā, jā, tā bija šī zaudētā grūtniecība, kas bija arī ķermenisks zaudējums tajā brīdī, un es tiešām izjūtu to kā fiziskas sāpes, pat tad, kad it kā ārsti teica, kad viss ir sadzījis, es vēl kādu laiku jūtu fiziskas sāpes ķermeniski, kas arī man lika sevi izprast to, ka tur ir enerģija, ja, un sajūtas, kuras ir jāizdzīvo. Un tad, kad es sevi turpināju atbalstīt caur elpu, dažādām elpas tehnikām, tās sāpes mazinājās līdz vienā brīdī. Es nejūtu arī vairāk tādas kā ķermeniskas sāpes. Un tad vairāk parādījās emocijas, kuras es arī varēju atbalstīt sevi, un dažāda veida sajūtas, ja, un tas viss ir tiešām tāds ļoti viļņveidīgs un ļoti individuāls process atkarībā kādai pieredzēji tu ej cauri. Līdz ar to man ir ļoti liela tāda cieņa pret katru cilvēku un katru pieredzi. Paldies, ka tu padalījies ar tavu skatījumu par to, kā sēras var būt mūsos arī fiziski, iekšienē. Nedaudz ar pieskarošiem pašiem pētījumiem par elpošanu. Arī skatījos pētījumus un atradīs no viena pētījuma, kurā bija minēts, ka elpošanas tehnikas ir, protams, ļoti, ļoti pateicīgas un palīdzošas pacientiem, kuriem ir depresija, ir ļoti smagas diagnozes, kā arī varbūt viena no plašāk zināmajām arī nāves cēloņiem ir sirds asinsvadu slimības, kuru mēs atkal varam atbalstīt savu veselību kaut kādā ziņā ar elpu, kā arī bija pieminēta diabēta diagnozēm un arī citām, kuras bija jau ļoti sarežģītas, un es viņas vairs nevarēju atcerēties. Tas noteikti ir arī virziens, par ko varētu kādā dienā parakt un pastīties, kā arī no zinātnes puses šī tehnika tiešām ir ļoti atbalstoša. Savukārt, manuprāt, arī šis ir brīdis, kad mēs varētu jau pieskarties praktiskajai aktivitātei, elpai. Domāju, no šī brīža visas uzmanības ausis ir tavā virzienā. Jā, mana mīļākā daļa, praktiskā daļa. Tas tiešām, jā, manā profesijā, manā nodarbošanā. Tā lieta, kur mēs varam daudz runāt, bet tad, kad mēs reāli izjūtam un izmēģinām, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un tad runā sajūtas, tad runā tiešām sajūtas, un mēs uztveram caur sajūtu. Tā kā aicināšu, jā, tevi doties šajā pieredzē, šodien iedošu vienu elpošanas tehniku, kuru mēs izmēģināsim kopīgi, ja. Nedaudz veiksim arī tādu sazemēšanos un atslābināšanos, un to visu mēs veiksim tepatās sēdu stāvoklī, jo tas būs aptuveni 3 minūtes šis elpošanas laiks, un pēc tam parunāsim arī, kā tu jūties. Jā, pastāstot par elpas tehniku, ko mēs šodien kopīgi izmēģināsim, 3 daļu elpa, un es ilgi domāju, kuru elpas tehniku iedot, jo viņas ir vairākas.
Bet es tomēr atgriezos pie šīs, jo, manuprāt, šī elpa ir ļoti, ļoti spēcinoša. Viņa atver sirdi un viņa atver tieši šo pieņemšanu un lielo mīlestību. Un arī pati elpas tehnikā parāda to, ka mēs elpojam ar visu ķermeni, un viņa ir ļoti, ļoti tāda enerģiskā. Jā, un manuprāt, tiešām ļoti lielisks rīks, lai atbalstītu sevi, ejot cauri tieši šim tsunami vilnim. Tādēļ arī es izvēlējos tieši šo tehniku. Tātad, pastāstot, kā tad tas notika. Mēs elposim caur muti, elposim vēderā, krūtīs. Varam droši uzlikt rokas arī. Vienu plaukstu uz vēdera, vienu uz krūtīm, un mēs veiksim ieelpu caur muti, vēderā, krūtīs, un izelpu vienā reizē arī caur muti. Tātad veiksim šo elpas tehniku, un droši klausies manā balsīs, vadīšu tevi cauri šim procesam. Šajā brīdī, kā tu teici, mikrofons manā pusē, atslābinies, piedzīvo, un parunāsimies jau pēc tam, ja? Šajā brīdī praktiskā daļa. Ko aicināšu tad tevi šajā brīdī, un arī jebkuru klausītāju, kas grib izmēģināt šo tehniku kopīgi, aizvērt acis, atrast vietiņu, kur tu jūties ērti, ja? Vai tas ir sēdus uz krēsla, vai varbūt tas ir uz jogas paklājiņa. Ja? Un šajā brīdī vienkārši elpo savā dabīgajā elpā un virzi uzmanību vairāk sevī. Paplašini šo sevis vērošanu un paskaties, kas ir tas, kas ir ar tevi šajā brīdī. Varbūt tās ir domas, tur ir kaut kāds iekšējais dialogs. Plāni, notikumi. Tas ir pilnīgi ok, ļauj tam visam būt šeit. Varbūt tā ir kāda sajūta, kas uzreiz prasa tavu uzmanību, kas ir spilgtāka, intensīvāka, un to tu pamani uzreiz. Jā, tu pamani arī vietu ķermenī, kur tā atrodas. Pieņem šo sajūtu. Pieņem visu, kas ir ar tevi. Un zini, tam visam ir vieta šeit būt. Un no šīs vietas, kad esi dziļākā kontaktā ar sevi, savu ķermeni, savu elpu, es aicināšu sākt trīsdaļu elpu. Pavisam apzinātā veidā atbalstot to, kas ir ar tevi šajā brīdī, veicot ieelpu caur muti, vēderā, krūtīs. Zinot to, ka tu vari piemeklēt savu ritmu, savu dziļumu, jā, tu vari to veikt lēnāk nekā es rādu, jā.
atrodot savu, ja šajā. Un lieliski uztaisīsim vēl pāris kopīgas elpas. Labi, un tagad aicināšu kopīgi ieelpot caur degunu un visu izelposim ārā. Izelpo un paliec šajā vietā, ļauj sev vienkārši būt. Ļauj sev vienkārši būt. Un sajūti, ka tev viss izdodas lieliski. Pieņem to, kas ir ar tevi. Caur šo pieņemšanu sajūti, ka tava klātesamība ir mīlestība. Un tās ir attiecības, ko tu ļoti apzināti radīji šajā brīdī. Attiecības ar sevi, savu sajūtu. Lieliski. Uztaisīsim kopīgi vēl vienu ieelpu ar nopūtu, ieelposim caur degunu un izelposim ar nopūtu. Ļaujot sev varbūt izskratīt jebko, ko tu esi gatavs palaist šajā brīdī. Un pavisam lēnām aicināšu atgriezties atpakaļ no šīs pavisam nelielās, bet nozīmīgās prakses un mirkļa sev. Saki, Laura, kā tu jūties šajā brīdī? Man liekas, īstais vārds ir spēcinoši. Vai tā ir ritīgi ar enerģiju, vai to, ko es sajūtu? Man joprojām ir tas patīkamais saviļņojums. Viņš gan atrodas vēderā, es viņu atradu, kur viņš atrodas. Man tāds sajūta, ka es viņu vienkārši samīļoju to savu saviļņojumu pozitīvo par mūsu sarunu un to, ko mēs šobrīd dalāmies un ar skatītājiem un klausītājiem. Tā kā, jā, tāds spēcīga, samīļota sajūta. Cik jauki, man prieks dzirdēt par tavu novērojumu un ka tu varēji atrast šo sajūtu un izveidot tādu kā kontaktu ar to, pat ja arī tas ir saviļņojums un šīs pozitīvās sajūtas, kuras mēs varam arī sevī paplašināt. Dažreiz arī ir tas uzskats, ka mums ir jāatbalsta sajūta, ja, no kuras mēs gribam tā kā atbrīvoties. Ir jāsaprot, ka mēs esam kontaktā ar visām sajūtām, ja, un arī saviļņojums. Tas ir kaut kas lielisks, ja mēs varam veltīt mirkli sev un būt dziļākā kontaktā ar savu saviļņojumu. Cik tas ir skaisti, ka mēs varam to izbaudīt sevī, vai ne, un tiešām piedzīvot, redzēt, kur tas dzīvo manī, vai ne, un tā ir unikāla pieredze. Tā ir unikāla pieredze, tā kā jā, man liels prieks par tevi. Es no savas puses, vadot tevi šajā nelielajā pāris minūšu praksē, uzreiz novēroju, ka uztaisot dažas šīs spēcinošās elpas, kā iekšējais prāta dialogs, kas kaut kur fonā bija, viņš momentāli noklusa. Un tagad es sevi izjūtu pilnīgu klusumu, tādu sazemējumu. Ir forša sajūta, tā kā runāt caur šo vietu.
kad prāts ir mierīgs, un es jūtu, ka es runāju caur sirdi un caur tādu savu iekšiņu. Elpas spēks. Jā, elpā ir spēks. Man vajag sākt lēnām arī praktizēt viņus vairāk, solīt pa solītim. Savukārt, mēs esam jau pie izskaņas. Fantastiska pieredze ar šo elpu. Es ceru, ka klausītājiem varbūt, ja ne šajā brīdī, kamēr klausos, vai arī vēlāk būs iespēja izmēģināt to. Un, manuprāt, vienkārši būt atvērtam un pamēģināt, lai gan varbūt kādam tas ir kaut kas jauns, varbūt kādam tas ir kaut kas jau praktizēts, pamēģināt to kopā ar Anci šajā sarunā, kādas ir jūsu sajūtas. Jā, varbūt jūs vēlaties kaut ko jaunu iemācīties un praktizēt. Ance, saka man lūdzu, vai ir kas tāds, ko mēs sarunas laikā neizrunājām, bet tomēr pie tevis tas šobrīd ir, ko tu vēlētos padalīties? Prāt, mēs esam uz tāda forša nobeiguma viļņa. Es jūtos, ka esmu pateikusi visu to, ko es vēlējos padalīties šodien, tā kā paldies, jā, kad uzaicināja, un šī priekš manis arī bija pavisam jauna pieredze, pavisam noteikti. Jūtu, ka bija arī tāda sajūtu gama, ejot cauri šai sarunai, tā bija gan uztraukums, gan arī saviļņojums, gan prieks, gan arī neliels tāda labā ziņā tāds arī pārsteigums par to, ka īstenībā cik tas ir forši padalīties savā pieredzē un piedzīvot to, kad arī tāda iekšējā pieredze var kalpot kā interesants sarunu temats. Tā kā jā, paldies tev, man bija liels prieks šeit būt. Tas ir svarīgi dalīties ar pieredzi, jo kādam tas var būt ļoti noderīgs tajā īstajā brīdī, īstie vārdi, ar kuriem mēs dalāmies, vai to, ko mēs esam izgājuši, ejot savu dzīves ceļu. Manas puses galvenie līdzņemšanas atziņas būs par to, ka joprojām, ko es vēl padomāšu kādā brīdī, ir tas, ka sāpes ir izaugsmes punkts un parevidēšos savā dzīves pieredzē un pakonspektēšu uz lapiņas ar pildspalvu, kādas bija šīs pieredzes un kā es pēc tam transformējos, kāda bija manas labākā nākamā versija un sevis vērotājs, jā. Tas būs, un trešais, nemazāk svarīgais, bet ļoti nozīmīgais elpas. Ik pa laikam praktizēju, centīšos vairāk. Jā, man ir liels prieks, ka es tevi esmu satikusi. Vienkārši tajā dzīves brīdī, kad es biju atvērta ar sirdi un prātu, atnāca uz jaunu pieredzi, un man nebija nemazākās nojausmas, ka tas būs tik wow, kad elpa ir vienkārši fantastisks rīks, kas ir mūsos, kuru vienkārši jāiemācās, ar kuru jāiemācās apieties. Citādi, Ance, saki man lūdzu, kur ar tevi var sazināties, ja kāds vēlās varbūt pievienoties kādā nodarbībā, kur mēs ar tevi tikāmies, vai arī kāds jau vēlās individuāli strādāt un vairāk uzzināt par savu elpas rīku. Jā, paldies par jaukajiem vārdiem. Man tiešām prieks, ka arī tava individuālā pieredze ir bijusi tik pozitīva, jo mans aicinājums ir tiešām katram pamēģināt un atnākt uz šādu veidu apzināts elpošanas nodarbību, jo mēs varam daudz par to runāt, bet tā ir lieta, kas ir jāizmēģina. Un tad, kad tu to izmēģini, tu saproti, ja, par ko gāja runa, un tad ir tāds klikšķis, tas ir tas, ko viņa stāstīja, un tā uztvere mainās pilnīgi no citas skatu punkta. Par mani vairāk var uzzināt mājaslapā, uzticies procesam, ja, tā arī saucās mans šis radītais portāls, tāpat arī sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan Facebookā man var atrast tieši pēc šiem atslēgas vārdiem uzticies procesam, tāpat tās arī Ance Stabulniece, kā droši var mani sakontaktēt, ja ir vēlme iepazīt apzinātas elpošanas rīku vai jau doties dziļākā darbā ar sevi caur somātisku terapiju, ar fokusu tieši uz sajūtām. Jā, praktizēju gan grupu, gan individuālās nodarbības. Droši sazinies ar mani, ja ir tāda vēlme, un būšu priecīga atbalstīt tevi šajā pieredzē. Paldies, ka padalījies. Mēs pievienosim klāt aprakstā visus minētos virzienus, kur var tevi satikt digitālajā vidē. Paldies par tavu laiku, praktisko uzdevumu un šo ļoti tādu, gribētu, šobrīd man nāk vārds sulīgu sarunu, jo viņa bija tāda ļoti piepildīta,
no, man liekas, mums abām par to, kā mēs jūtam, redzam gan elpu, gan zaudējumu. Tā kā liels paldies tev par būšanu šodien te sarunā. Paldies tev arī, es novērtēju tiešām šo laiku un šo pieredzi. Lai lieliska diena gan tev, gan visiem klausītājiem!